Šodien, kā jau ierasts, esam ģimenes restorānā Hercogs Mārupa, lai parunātu par dzīvi un mūziku. Tāpēc šodien uz pusdienām esmu aicinājusi ļoti iedvesmojošu personību, mūziķi, skatuves mākslinieku Normundu Rutuli. Sveiks, Normund! Čau, Anita! Kā tev šodien klājas? Vispār jau labi, kā gandrīz jebkuru citu dienu. Es jūtos vienmēr labi. Galvenais labi izgulēties. Jā, tas ir pats galvenais miegs. Tieši nākamais jautājums ir par to, tā kā vienmēr droši vien nevienam nav noslēpums, ka tu izskaties tāds ļoti starojošs un enerģijas pilns. Kāds ir tavs noslēpums? Varbūt tev ir kāds īpašais ikdienas rituāls, kuru tu veic, lai iegūtu enerģiju? Baigi grūti ir atbildēt uz tādu jautājumu, jo formulas dažādiem dzīves pavērsieniem rīcībai īsti nav. Es vienkārši dzīvoju, priecājos, un man iekšā ir no vecākiem, īpaši no mammas, enerģētikas kaut kāds kamols, kur es arī visu laiku griežu, ģenerēju to enerģētiku, spēju dot citiem, spēju arī uztvert pats to, lai izfiltrētu un labāko paturētu sevī. Un tā lēnā garā ej uz priekšu. Laiks gan skrien ātrāk ar katru gadu. Protams, tā enerģija var būt arī iedzimta, bet kaut kādā veidā jau mēs to enerģiju ikdienā arī iegūstam. Varbūt kas ir tās lietas, kur tu gūsti enerģiju? Kas ir tās lietas, kas tev ļoti patīk vai piepilda? Mūzika ļoti piepilda, bet arī, protams, gadās reizes, kad es mūziku vispār neklausos, cenšos no tās attālināties. Tas atkarīgs no darba apjoma, kāds pašam ir iepriekš bijis vai paredzams uz priekšu ir. Tad, lai mazliet no tā attiet, es vienkārši mūziku nepatērēju. Bet tas nav daudz, tad diennakts maksimums, jo darbs iet uz priekšu. Darbs saistīts man ar mūziku ir dažādos veidos, gan producējot, gan ieskaņojot, kā studijas producents strādājot, gan arī rādio es strādāju ar skaņu 2 dienas nedēļā, un tā skaņa man visu laiku ir. Un, protams, ir arī projekti, kur ir jāpabeidz konkrētā termiņā, un tad nekas cits neatliek kā vien mazliet sev piespiest, lai atkal tiktu atpakaļ ritmā. Tik līdz tiec tajā ritenī, tad jau ir labi, tad jau ripo uz priekšu. Bet tā galvenā lieta, es jau pieminēju, ir izgulēties. Man ir tik svarīgi vienmēr bijis izgulēties. Beidzamos gadus es esmu normējis savu ēdienu reizi, tā man ir no rīta. Es agri mostos ap 9 un rokastēju kaut kur ap 10. Un tad ir otrā reize kaut kā ap 4-5. Varbūt darba tieši grafiks mani pieradināja pie tā, jo es pēdu pirms darba, dodos uz darbu no 11 līdz 6. Es esmu pie datora. Tad ap 4-5 man ir vēlēšanās kaut ko paēst, tad es līdz paņemu to ņemu. Līdz arī ļoti bieži man dzīves biedriem gatavo ļoti garšīgi ēdienu. Un abas savus puikas visu laiku apgādā ar veselīgu ēdienu, cik nu var tādu dabūt. Tāpēc mēs arī reti ejam restorānos, vēl jau vairāk ātrās ēdināšanas restorānos mēs ļoti reti esam. Iespējams, ka tas kaut kādā veidā arī atstāja iespēju labu uz tādu stīru enerģiju. Enerģija nav sagurusi. Jā, tieši tā. Es domāju, ka šie ir tādi veselīgi ikdienas paradumi, kas patiesībā liekas it kā nekas īpašs, bet katram cilvēkam tas noteikti kaut ko dod. Jā. Es cenšos arī sportot, ne ļoti daudz, bet regulāri. Vasarā tas ir golfs, ko es spēlēju minimums katru otro nedēļu 1 dienu. Reiz nedēļā es spēlēju skvošu, kādreiz es spēlēju vairāk, bet visādi apstākļi, tā skaitā tur arī ahilēcietlas iepliešana, tas man visu nosēdināja. Un es tagad skvošu cenšos nedēļā reizi spēlēt. Vasarā man dēls pievienojas, un tad, kad dēls atkal ir atpakaļ skolas gaitās, tad es ar meitu spēlēju. Bet meita arī ir noslogot, un nevienmēr sanāk viņa dabūt tajā skvošu kortā, bet mums ir līdzīga enerģētika abiem un vēlēšanās vispār dzīvot un baudīt dzīvi, tad mums ir ļoti viegli ar meitu atrast to kopsaucēju. Tā skaitā skvošu laukumā. Ar Ričuku brauc reti, bet tā, cik var, arī mēģiniet kājām. Tas ir veselīgi, īpaši ārzemēs esot, tad gan pārsteigājies. Reizēm tur 30-40 tūkstoši soļu dienā ir, un tad liekas, ka no tā ārzem brauciena tu atbrauc noguris. Tik kā tev vietas brauc atpūsties, bet atbrauc mājās, jo tu esi tur 3 dienas novazājies. Vai 4, tagad es Grieķiju došos arī, un ir doma arī mazliet tur pa kalniem pastaigāt un tā. Jā, kustība nevelti ir dzīvība, tā ir teikts senos viedos vārdos, tāpēc noteikti arī tas raisa arvien vairāk enerģiju un palīdz patiesībā izlādēt negatīvo un atkal iepludināt sevī pozitīvo. Jo, manuprāt, radošiem cilvēkiem tas ir ārkārtīgi svarīgi, tā kustība. Droši vien, jā, elpošana arī svarīgi ir. Dziedot arī es diezgan izelpojos.
ja, piemēram, mans ķermenis ir kaut kas saudzes kopā ar vienu tādu nepilnību, ar elpas trūkumiem, ar astmu, jā, tad dziedāšana man šajā gadījumā ļoti palīdz. Ir bijuši reiz, kad kaut kas tur ķeras un es sāku dziedāt, kaut vai ievingrinoties, iesildot balsi, es jau jūtu, ka man atverās te viss. Un dziedot jau diezgan liela tā elpošanas slodze, varbūt ne slodze, bet tieši elpošanas process ir ļoti aktīvs. Viss tur tiek apasiņots ap elpošanas mehānismu, un tas vienmēr dod arī tā kā papildus enerģiju. Varbūt, ka tur arī kaut kas slēpjas tieši būt dziedātājiem un dziedāt no sirds, un tad tas viss akumulējies tādā labā enerģijā. Par ko tu sāki? Jā, es esmu pārliecināta, ka noteikti tas tā ir, jo, manuprāt, cilvēks, kurš nodarbojas ar mūziku, jau pats par sevi ir pozitīvs. Nav iespējams būt sliktam cilvēkam. Tā gan ir, jā. Šķiet, ka mūzika jau rada to pozitīvismu augsni. Jo es nezinu nevienu mūziķu, kurš ietu ar piespiešanos uz skatuvi. Jā, es arī ne. Nav runa par to, jo viņš nejūtas labi, tas ir citādāk, bet par pašu to pamatu, par emocionālo to gājumu. Tu ej uz skatuvi, tev jau ir pašam kaifs no tā. Tu to vari darīt, un ja ir vēl atgriezeniskā saitne, tad jā, tā ir tāda atkarība raisoša sajūta, man liekas, no kuras nekad nevar aiziet prom, kad ir sajusts tas adrenalīns. Tā ir tā kā narkotika labā. Tā jau ir, tā daudz saka, es arī pats esmu piedzīvojis, ka mūziķa profesiju var dēvēt par diagnozi tādu, no kuras tu gandrīz vai netiec vaļā. Tāpat arī mūsu maestro Pauls, kurš tūlīt 90 gadus svinēs janvārī, viņš arī joprojām, faktiski viņa zāles ir mūzika un skatuve. Jā, tā kā mūzika ir ļoti dziedinoša. Bet kā sākās tavs ceļš mūzikā? Noteikti katram mūziķim ir savs stāsts, kā viņš līdz tam nokļuva. Kāds ir tavs stāsts? Kā tu sajūti sevī mūziku, ka tas ir tavs aicinājums? Jā, ja es nebūtu mūziķis, es noteikti būtu tas, ar ko šobrīd mana meita bieži nodarbojas, grafiskais dizaineris, arhitekts. Es ļoti daudz zīmēju bērnībā. Tagad ar retu reizi, mazmeitē tur zaķīt, kaķīt uzzīmē, bet roka nav piešaut, protams. Bet tā ir lieta, kas man ļoti patīk. Tā kā sākumā faktiski es vienmēr biju bērnībā saistīts tieši ar vizuālajām fantāzijām, ar to realizēšanu. Jā, laika gaitā, mūzikā es esmu no pašas agras bērnības bijis, 4 gadu vai 5 gadu vecumā, jau no bērnu vokālā ansambļa viena. Pēc tam skolas laikā devīja kori, kuros es nelabprāt gāju, bet man nelaida neviens no kora projām, jo tā mana enerģētika un arī muzikalitāte to novērtēja. Katrs kora diriģents un mūzikas skolotājs un faktiski piespied man to darīt. Labā nozīmē piespied, ne jau tur kāds reiz ausīm vilkt skori. Un turklāt kors mums vienmēr bija pirmā, vēl 0. stunda, bija vēl agrāk jāmostas. Tā jau mums bija. Es mācījos Rīgas 3. vidusskolā, kur par nokavēšanos, nosabošanos, kā tajā laikā sauc, bija atsevišķs process. Vasarā bija vieglāk, bet ziemā, tad, kad tev ir virsdrēbes, tu virsdrēbes nevarēja nodot savā ģērbtuvē klases, ja tu biji nokavējis kaut minūti. Tu bija jānoliek pie dežuranta savas virsdrēbes un pēc stundām jāraksta paskaidrojums skolas direktoram, kāpēc tu nokavēji. Paskaidrojums bija jāuzraksta pareizi iesnieguma formā. Un direktoram bija jāparaksta šis citādi tas nebija derīgs. Ja tu neparakstīji, tad, protams, neviens to mēteli nedeva. Un ja direktoram parakstā bija viens ķeksīts, kuru mēs neatpazinām sākumā, tas nozīmē, ka garderobists tu atpazīsti, tad saprati, ka tur ir gramatiskas kļūdas tavā paskaidrojumā. Tev bija jāuzraksta bez gramatiskām kļūdām. Un jāiet vēlreiz medīt direktors pa skolu, kur viņš dabūtu vēlreiz to parakstu. Tas bija vesels process. Un jā, aizrunājos par kori, jā. Bet varbūt tieši tas bija motivators sākt to mūziku, jo bija talants. Pašam varbūt gribējās kaut ko citu darīt, bet notika tā kā notika. Jā, man arī sanāca tā dzīves pagrieziens 11 gadu vecumā manas vecās mammas kāzās. Muzicēja grupa Ornaments un pauzītē es aizgāju pie vīriem, konkrēti pie Ingus Feldmaņa, un palūdzu, vai es nevaru mazliet pie tām bungām pasēdēt. Viņš tā, labi, tad tikai klusu. Pagāja 2 gadu, vecā mamma to no savas līgavas soli redzēja. Un neatceros, vai es pats izteicu vēlēšanos, vai man piedāvāja, bet man atradās vieta Ādažu bērnu vokālajā instrumentāla ansamblī, kuru vadīja Gunārs Frenefelds.
Un tajā reizē, kad es aizgāju un man prasīja, ko es vēlētos spēlēt, es teicu, es gribu bungu spēlēt. Un tā es arī sāku spēlēt kā bundzinieks. Pēc tam jau pēc gadiem vairākiem vajadzēja grupai solistu. Tad kādam no mums, no grupas puikām, bija jākļūst par solistu, par dziedātāju. Es acīm redzot spīdēju visvairāk ar to savu vēlmu dziedāt. Un tad es ilgu laiku grupā biju gan bundzinieks, gan solists. Un tad pienāca laiks, kad es to bungošanu paliku malā un sāku solo karjeru. Nu tā īsumā. Jā, ļoti interesants stāsts, no bungām pie vokāla. Tas, manuprāt, ir tāds foršs un interesants ceļš. Labdiena, Hercogā! Labdien! Uztaisījām jums garšīgas salātiņas. Jābūt citādāk. Negaršīgi nevar būt. Es ceru, bet gaumas jau atšķirās, bet parasti jau cilvēks jau pasūta to, ko viņš ēd, tā kā tajā ziņā nevar būt, jo citā zivis neēd, un tad viņam liekas, ka negaršo. Bet Norvēģa zupa ir populārākā zupa. Hercogā tā kā sātīgi, gandrīz kā pamatēdiens. Tā kā labu un jaudīgu apetīti. Paldies, Anna, liels paldies. Šis tāds mākslas darbs, ka pilnīgi žēl jaukt ārā. Nu, nejauc tad. Nejauc, jā. Es pa vienai vilkšu lapiņai no maliņām, lai neizjauc. Es gan pamielošos. Mums visiem ir zināms, ka tu esi viens no izredzētajiem māksliniekiem, ar ko Raimonds Pauls, mūsu leģendārais komponists, ir sadarbojies. Kā sākās tava sadarbība un kas varbūt bija pirmā dziesma kopīga ar Raimondu Paulu? Cik man bija 23, 1993, 94. gads apmēram. Tāds laiks neatceros precīzi. Tas stāsts ir garāks, es mēģināšu tā konspektēt, lakoniskāk izstāstīt. Man bija iespēja piedalīties brīvdabas koncerta Meža gulbi, kas būvēts ir uz šī mūzikla. Piedalīšanos šajā koncertā, un es biju viens no 4 solistiem. Apkārt mums bija tajā laikā Rīgas rajona kori, jauktie kori. Un es nodziedāju vienu no brāļu lomām. 3 laikam solos, kad man bija tā skaitā, kad man maziņam. Pēc koncerta maestro pienāca man paspieda roku. Un tad arī faktiski sākās, jo to koncertu ierakstīja Uldis Duka, tā laika Latvijas Radio 2 direktors. Viņš arī tajā laikā bija mūzikas ierakstu izdevējs. Vecrīgā ar savu veikaliņu un kasetes fiks visu izdeva, un tad vēl kasetes bija. Diski sāk parādīties, bet pamatā kasetes bija populārākais nesējs mūzikai. Jā, un tad jau sekoja piedāvājums kopā ar Dzeguzēniem un citiem solistiem, tā skaitā Andri Daņeļenko, Zigfrīdu Muktu Pāvelu, Aināru Mielavu šķiet arī ieskaņot Raimonda Paula apdarinātās latviešu tautas dziesmas kopā ar Dzeguzēniem. Tad tas bija nākamais projekts, tad jau sekoja vairākas versijas dziesmai Raudāja māte par to, kuras iedziedāja vairāk dueti. Viens no šiem duetiem bijām arī mēs, es un Kristi Teivāna no Dzeguzītes. Tajā laikā mums bija kāda 10 gadu starpība vecumā. Jā, un izrādās, ka tā mūsu versija tika atzīta par labāko vismaz tajā visā iekšējā balsojumā, un arī kļuva populāra, vēlāk arī kļuva par tituldziesmu filmē Likteņdzirnis. Tas bija tas pirmais pavērsiens, pēc tam jau sekoja kopā ar vīru koru absolventi Raimonda Paula Ziemassvētku korāļu koncertu tūre, kurās laikā arī viens no koncertiem tika ierakstīts un izdots kompaktdiskā. Tad jau lielais projekts Nekur nav tik labi kā mājās, kas patiesībā bija tāds kā mans solo projekts, kurā piedalījās kā dueta partnere Marina Umova. Vairākās dziesmās, tā skaitā kaut ko Dzeguzīte, Lakstīgala. Jā, un pašā bēdējā vilciena vagonā ielec Ants Kraus tajā projektā, jo tur Guntaram Račam bija, manuprāt, savs plāns, un ko viņš arī realizēja saistībā ar Ants popularizāciju, ar viņas nonākšanu uz lielās skatuves. Tas bija labs solis, kā Ansei, kā māksliniecei, labs pakāpiens, labs tramplīns uz nākamajiem projektiem. Un viņi ielec tikai pašā pēdējā brīdī, kad dziesma, viņi ielika šajā vilcienā, nes viņi ielec pat. Darbs un darbarīgs. Tā bija vienīgā dziesma, kas vēl nebija ieskaņot, un tajā viņi piedalījās kā pat ne dueta partneri īsti, bet vienkārši kā pat arī piebalsts tur nebija. Viņi atdziedāja vienkārši unisonā piedziedājums. Un tā mēs skaitījāmies kā 3 solisti tam projektam un maestro Pauls. Tas bija ļoti labs tāds
pagrieziens. Tad jau 2003. gadā Lecām pa vecam projekts, kas arī bija vēl viens milzīgs pagrieziens ar cāļiem, Lecām pa vecam un vēl citiem mazāk populāriem, bet tik un tā tautai mīļiem skaņdarbiem. Gadu vēlāk jau es saņēmu pilnu programmu ar Jāņa Petera vārdiem, Vīnu Dvēseli no maestro Paula ieskaņot. Viņš teica, kur tā projekts darbojas. Tas bija jau ierakstīts radio studijā, visu pavadījumu, bet mēs ar Kristapu Krievkalu nolēmām, ka mēs taisīsim pa savam. Un uztaisījām ļoti labi, pamatā Kristaps to veidoja, protams. Labi dziesmu albumu, kas saņēma arī 2 Grammy latviešu. Un tālāk, vēl gadu vēlāk mums bija Zila brīnuma projekts ar Ants Krauzi. Mēs vienkārši tajā laikā daudz koncertējām kopā, un tas bija tāds labs, manuprāt, pareizs risinājums projektam, kurš arī tika izmēģināts kādās 3, vismaz man zināms, 3 dažādos sastāvos. Viens bija Talantu fabrika, otrs bija Labvēlīgais tips un 3. bija Harijs Panovskis. Katrs no viņiem arī kaut ko ieskaņot, beigās tomēr nonāca pie tā, ka mēs ieskaņosim to albumu. Nu jā, un tad tie praktiski tie lielie projekti. Tad pirms 6 gadiem es izdevu maestro Paula dziesmu albumu Man nav žēl, arī pamatā ar Jāņa Petera dzejas vārdiem. Viena dziesma Man nav žēl, tituldziesma ar Gunta Rača vārdiem. Tās jaunas tam laikam dziesmas, un es speciāli viņas arī producēju, tā, lai tas būtu kā, lai tas izveidotos ar atsaucu uz Lecām pa vecam tikai mūsdienīgs. Bija pagājuši 16 gadi, pietiekams laiks, bet Lecām pa vecam joprojām ir veiksmīgs. Arī manos koncertos cilvēki joprojām priecājas par dziesmām no tā albuma. Un bija doma, ka man vajadzētu, protams, uztaisīt kaut ko līdzīgu. Diezgan labi sanāca arī. Protams, vēl dažādi atsevišķi projekti. Es gan tagad savu diskogrāfiju sāku stāstīt. Bet tas par saistībā ar maestro Paulu, man arī bez šaubām bez viņa piedalīšanās projektu. Bet tie ir tie veiksmīgākie, jā. Arī vairāk maestro Paulu atsevišķi projekti, kuros viņš man ir uzaicinājis kā vienu no solistiem. Pat ar viņu sazvanījos 12. janvārī viņa dzimšanas dienā. Viņš uzaicinājis savu jubileju Dēlas mūzikas namā, kur diemžēl slēgtajā auditorijā, jo tur ir diezgan maz ietilpība, un visi tur nevar satilpt. Bet mēs esam pagodināti ar kundzi, iet pie maestro uz ballīti un kaut ko arī uzdziedāt. Izklausās ļoti interesanti. Bet ja tagad tu paskaties atpakaļ, ko priekš tevis kā priekš jauna mākslinieka tajā laikā nozīmē šis piedāvājums sadarboties ar Raimondu Palmu, varbūt vispār tādā kopumā, ko priekš tevis tas nozīmē? Tā ir augstākās pakāpes piedāvājums Latvijā. Vismaz manās acīs. Un tā es esmu vienmēr dzīvojis līdz brīdim, kad es viņu iepazinu, pašu maestro. Un arī pēc tam, kad es jau sāku ar viņu sadarboties, strādāt kopā, manas domas joprojām nav mainījušās. Lai gan mēs tagad retāk kopā strādājam, bet gadās. Tā ir augstākā raudze, tie jau sacīja jautājumā izredzētais, tā es arī sevi uzskatu par izredzētu. Kā pie tāda status nokļūt, es nezinu. Droši vien, ka jāmīl daudz mūzika, pašam ir jāiegulda darbs sevis attīstībā, ne tikai attīstībā kā mūzikantam, bet attīstībā arī kā cilvēkam. Jo muzikants kā tāds jau tā ir tikai viena no šķautnēm, kur tev ir jāapgūst, ar kuru tev ir jābūt saeļļotam diezgan ciešā saiknē. Tur ir vēl ļoti daudz kvalitāšu, ar kurām tev ir jāstrādā. Kaut vai mūzikas menedžments, producēšana, darba ētika kā tāda vispār tev ir jāapgūst un jāsaprot, ko nozīmē šis termins. Tāpat arī socializēšanās gan ar mūziķiem, gan ar publiku. Tas tāds īpašs process, kas jāapgūst. Jā. Un tajā laikā es biju nenormāli uztraucies. Tajā pašā reizē pirms Meža gulbiem. Tāpēc arī man pašam tas koncerts šķiet bija tāds caur bailēm. Manā uztverē briesmīgi performēts, bet tā pirmā reize bija ar maestro Paulu. Un es klausoties šos ierakstus nevis vērtēju sev kā dziedātāju, bet es atceros to emocionālo spriedzi, kāda man bija 23-gadīgam jaunietim pirmo reizi uzstāties ar pašu maestru. Jā, man liekas, tā ir tāda pieredze, kas noteikti veido cilvēku visas dzīves garumā, un tas būs tiešām tāds milzīgs posms, ko atcerēties vienmēr. Jā, tas ir tiešām ļoti vērtīgi. Un kādas šobrīd ir tavas muzikālās aktivitātes? Jā, es esmu aktīvs, es koncertēju īpaši daudz, palielinājies darba apjoms uzstāšanās
reizēs ir tieši pēc lielās pauzes, kas mums te nesen bija. Kaut kā viss ir kāps diezgan dinamiskā augšupējā. Solo projekts es muzikā pašreiz tā īpaši neaktivizēju. Es esmu diezgan daudz jau izveidojis, man liels repertuārs, man ir ar ko strādāt. Tas ir pirmkārt, otrkārt arī es kā skatuves mākslinieks jau vairs neesmu tik interesants jaunai publikai un arī vecā publika, nosacīt vecā. Tā publika, kas ar mani ir iepazinusies, tā jau apmeklē mans koncerts un labprāt to dara. Un ceru darīs arī turpmāk. Bet jaunu publiku piesaistīt ir grūti, jo tā tas mākslinieku dzīvē notiek. Viņš ir kādu brīdi īpašā dinamikas augstākajā punktā, un tad tā dinamika, gribot, negribot, lēnā garā regresē. Galvenais ir pašam emocionāli neregresēt līdzi un samierināties ar to, jo neviens nekad nav noturējies visu mūžu un turklāt dziedājis savas tā brīža jaunākā repertuāra dziesmas. Vienmēr viņa populārākās dziesmas viņam visu mūžu. Nevar teikt vēl kas līdzi, bet dodas līdzi un viņam ar tām ir jādzīvo un tās ir arī jādod savam klausītājam. Ļoti rēti, es pat nezinu nevienu. Toms Džons varbūt arī, lai gan 2000. gadā tas Sex Bomb kopā ar Mūs Tī, tas jau bija superhīts un joprojām ir superhīts. Tas bija tāds viens no man zināmiem piemēriem, kad mūziķis no 60. 70. kad viņš izpildīja savus Delilahs un Green Grass of Home, pēkšņi pēc 40-30 gadu pārtraukuma atkal ir topā. Un tā var gadīties, tas ir liels tāds veiksmes gadījums kopā ar Tomu Džonsu. Jā, katram māksliniekam, manuprāt, jātransformējas kaut kādā veidā līdzi laikam, vai ne, lai nepazaudētu sevi. Jātrāp arī ir baigi jāklausās ir tajā, kas notiek apkārt. Jāzina tendences, jāzina aktualitātes. Tas jau neatiecas tikai uz muziku, tas jau uz kur radošu profesiju. Aktualitāte un tendence te ir viena no svarīgākajām tādām iezīmēm, ar kurām tev ir jāstrādā, lai, ja tu vēlies kļūt pats aktuāls un tendenciāls. Turpinājumā neliels desertiņš, sorberta bumbiņas. Lūdzu, tāds. Par saldēm to saukt nedrīkst. Nedrīkst. Sorberts. Jā? Jā, labu apetītes turpinājumu. Paldies! Tagad pie saldā mēs varētu parunāt par kaut ko jautrāku un saldāku. Jā, un man bija tāds jautājums, tev ir ārkārtīgi liela skatuves pieredze. Vai tev ir gadījies kāds tāds komisks un smieklīgs atgadījums? Noteikti ir. Jā, man pastāst varbūt kādu spilgtāko no tiem. Es esmu redzējis gan visādas komiskas, tad cilvēki krītam un iegāžoties kaut kur, iekrītot grīdā iekšā lielā skatuves. Nekas tāds baigi nav bijis. Piemēram, sajaukti vārdi. Vārdi gan ir sajaukti, jā. Reizes tas nebija baigi komiski, es nevaru atcerēties lecam pa vecam melodiju. Jo mums ir aranžējumi tādi līdzīgi Laštīgalē un lecam pa vecam, un pēkšņi kaut kādā brīdī tu atslēdzies un kur vēl vienkāršāk melodija, un nevar atcerēties ne par ko. Tad ej pie taustiņiem, uzsit meldiņu. Un tā ir gadījies. Vārdu aizmirst, tas jau nav nekas traks, jo vārdi... Tad, kad man kāds pajautā, vai tu varētu uzrakstīt dziesmas vārdus man tagad, tad es sāku domāt, kā tad tie vārdi ir. Tajā brīdī, kad tu dziedi ar melodiju kopā un ar visu aranžējumu uz skatuves esot, tad tie birst automātiski ārā. Un tad, kad ir jāuzraksta, tad ir jāsāk domāt, kā tad bija tā nākamā rindīga. Un tāpēc es reizēm pat brīnos, kā var aizmirst vārdus, bet kaut kādā brīdī tur saslēdzas un nesaslēdzas. Pamatā vienmēr saslēdzas, bet ir brīži, kad kaut kas paliek nesaslēdzas. Jā, varbūt kāda pārslodze parāda. Nē, pārslodze jau nē, tas nav jau tam pārslodze. Es abrīnoju gan ārzemju mākslinieks, kur var mēnešu laikā tur nokoncertēt, nezinu, katrā nedēļā 5-6 uzstāšanās. Tas ir milzīgi, kad skaties viņam pasaules tūrs, turklāt pārlidojumu. Tas ir abrīnojami, acīm redzot, neko citu nedara, kā tikai uzstājas, izguļas, pamielojas ar sorbertu un iet uz skatuvi. Tieši tā, es domāju, savādāk tas nav iespējams. Tā kā tu esi noteikti viens no latviešu tādiem iecienītākajiem māksliniekiem. Ko tev pašam nozīmē mūsu valsts Latvija? Man jāatbild ir Gunterēču vārdiem, nekur nav tik labi kā mājās. Tā ir, es lepojos ar savu latvietību. Es lepojos ar savu rīdznieku statusu. Es lepojos ar savu valodu. Es lepojos ar savu mūziku latviešu. Te viss ir skaisti. Man sanāk bieži pabraukāt arī ārpus Rīgas. Tiesa gan vairāk tas saistībā ar uzstāšanos, bet es pievēršu uzmanību ainavam, kas man ieskauj. Tās ir ļoti skaistas.
vakar Siguldā esot, es tiešām domāju, vai tā var būt. Nekur citur nav tāda kalna un gravas, kā Siguldā, piemēram, pie mums Latvijā. Tas ir skaisti, mēs dzīvojam Dieva ausī. Pilnībā piekrīt. Tā ir. Tieši tā. Un noteikti mums ir arī tāda aktuāla tēma kā mīlestība. Un mēs vienmēr saviem viesiem uzmanīgi. Jā. Mums ir tāda aktuāla tēma kā mīlestība, jo mēs saviem viesiem jautājam, ko tad katram no tiem nozīmē mīlestība? Ko tev nozīmē mīlestība? Mīlestības ir dažādas. Viena no tām ir mīlestība uz Latviju. Jā. To es mīlu. Savstarpēji cilvēku mīlestība tā arī mēdz būt dažāda, un tur arī ir dažādi virzieni. Tur ir bērnu vecāku mīlestība, divu ģimenes galveno cilvēku mīlestība, nu sauciet, arī vīrs, sieva tur. Tad ir indivīds ar sabiedrību kādu mīlestību un otrādi. Te es atkal esmu izredzētais. Pirmkārt, man šķiet, ka es saprotu, ko nozīmē mīlestība, vismaz tā, kuru man būtu jādod un kur es dodu. Otrakārt, es arī bieži vien sajūtu mīlestību no sabiedrības, īpaši no savas ģimenes. Mēs mīlam citu, vienmēr esam mīlējuši un vienmēr mīlēsim. Tā mums ir tāda cieša lieta, kas arī ir tāda patriotisma viena no izpausmēm, turēt godā savu ģimeni. Ģimenes vērtības, tas būtu tāds arī varbūt novēlējums visai latviešu tautai. Nelaist garām iespēju būt ģimenei. Jā, ģimene, manuprāt, tiešām ir ārkārtīgi liela vērtība, pilnībā piekrītu. Bet tā kā cilvēciskā mīlestība, tu domā, tāda vīriešu-sieviešu mīlestība, jā? Nē, vispār, jā, kopumā. Bet nākamais jautājums man būs par attiecībām. Tā kā man ir izdevība uzdot jautājumu cilvēkam, kuram ir izdevies izveidot ilgstošas ilgtermiņa attiecības un viņa vērtība ir ģimene. Kas tavuprāt ir veiksmīgu attiecību ilgtermiņa attiecību noslēpums? Tas arī tāda atkal man prasa formula. Jā, man patīk formulas. Man arī patīk Formula 1. Bet šī laikam nepalīdzēs izveidot veiksmīgas attiecības. Nevar zināt. Iedomājies tur tiem visiem čaļiem, kas brauc F1, viņiem jau tur viss ir kārtībā ar mīlestību. Galvenā lieta. Pirmkārt jābūt ir tai simpātijai uz otru cilvēku. Otrakārt ir jāsaprot, ka radīt ideālu cilvēku pēc tava principa gandrīz ir neiespējami. Tu vari, protams, atrast visos 8 miljardos kādu, kas ir precīzs pēc rakstura, pēc vizuālā izskata, pēc manierēm, pēc visa tāds, kuru tu tiešām celt debesīs. Tā kā tev vienmēr ir jāsaprot, ka tas otrs cilvēks visdrīzāk būs tāds, ar kuru tev būs kaut kādā brīdī, kaut kādā situācijā jāsamierinās. Ar viņa izpausmi, ar viņa raksturiezīmēm kādām. Tad tā ir tāda sava veida, ne pakļaušanās, bet nevar atrast pareizo raksturojumu. Pieņemšana varbūt. Visdrīzāk jau, pieņemšana, pieņemt, ka nekad nebūs tik ideāli, kā tu varētu cerēt. Apzināties jau to pašā sākumā, un tad ir daudz vieglāk dzīvot tālāk. Otrkārt, vienmēr cienīt otru cilvēku arī, kā jau saka, mēs esam atšķirīgi, un cienīt otru cilvēku viedokli, otru cilvēka raksturiezīmes, vai tās ir labākas vai sliktākas, vismaz pēc tavu domgājienu. Tās jau laikam tās galvenās divas lietas. Tur patika, nepatika pret kaut ko, tās ir pārējošas lietas. Bet acīm redzot, mīlestība ir tā, kas spēj tev vienā brīdī pateikt, jā, tas ir tas īstais cilvēks, ar kuru man pirmkārt gribas. Man ir vēlēšanās ar viņu pavadīt ilgāku laiku nekā tikai vienu dienu. Un, protams, tev ir jābūt tādam pragmatiskam šajā jautājumā un jāsaprot, ka tev visdrīzāk būs ar to cilvēku jānodzīvo viss tavs mūžs. Vai tu esi spējīgs uz to? Jo tev par to cilvēku ir jārūpējas. Vīrietim vispār es uzskatu, ka vīrietim ir jārūpējas par savu ģimeni, neatkarīgi no kā. Tātad jāapgādā ģimeni ar primārajām, primitīvajām lietām, paēst, padzert, pagulēt. Tas ir vīriešu pirmais pienākums, kas ir jānodrošina dzīvē.
Izklausās ļoti skaista formula. Tas bija tieši tas, ko es gaidīju. Jā, Tiešām, jā, formula. Jo, vai mums ir īstenībā jāmeklē dzīvē ideāli? Man liekas, ka skaistākais ir tieši ceļš uz to, kad mēs kļūstam par skaistu vērtību, par lielisku ģimeni. Un vai pat būtu interesanti, ja tas cilvēks pilnīgi perfekti atbilst tam, ko es vēlos. Jo attiecībās jau mēs visvairāk arī izaugam patiesībā caur to otru pieņemšanu. Jā, caur otru pieņemšanu, tu pareizi saki. Jā. Un tad noslēdzošais jautājums, tā kā mūsu projekts ir māksla dzīvot, tad ko tev kā Normundam Rutulim nozīmē māksla dzīvot? Man droši vien pieņemt visu to, kas notiek ap tevi, būt laikmetīgam. Tiesa gan es arī kļūstot pieredzējušāks dzīvē, es šad tad sāku saprast, ka tad, kad mēs augām, tad zāle bija zaļāka. Un reizēm arī varbūt ignorēju kādu mūsdienīgu tendenci. Tiesa gan es esmu diezgan ar īpašu tehnoloģijām uz tu, tāpēc varbūt man ar to vieglāks, ja es zinu, ka daudziem maniem vienaudžiem jau tas sāk kļūt grūti, jābūt viena vai otra lieta. Cik ilgi tu arī varēsi sev noturēt, bet jo tu ilgāk spēsi būt mūsdienīgs, jo tev dzīve būs interesantāk. Jā, tev vienmēr ir kaut kas jauns jābūt. Tad laikam māksla dzīvot varētu būt tajā, ka esi gatavs līdz mūža galam apgūt kaut ko jaunu. Tieši tā, ļoti laba māksla dzīvot šī ir. Paldies! Jā. Tā vēlos tev pateikt milzīgu paldies par šo iedvesmojošo un viedo sarunu. Un paldies par to, ka tu esi, un paldies par to, ko tu esi radījis mūsu latviešu tautai. Tiešām tik skaisti iedziedātas dziesmas un mūzika, un es domāju, tā ir milzīga vērtība. Es tā ceru, pēc 100 gadiem varbūt būs vēl lielāka. Daudz no tautas dziesmām kļūst par tautas dziesmām, tas ir pilnīgi skaidrs. Jā, es domāju, ka rudenī noteikti varētu būt par tautas dziesmām. Es domāju, ka tā jau ir daudziem tautas dziesmām, mums pat nav jāgaida, ka tā kļūs. Un es vēlētos pasniegt arī tādu veselīgu sveicienu no mūsu atbalstītāja dabīgā D vitamīna Nateo, kas ir pieejams dažādās formās. Un šeit iekšā, jā, tieši Latvijas ražojums tas ir un dažādās formās, gan pilienos, gan kapsulās, gan pat gumijas lācīšos. Tā kā lūdzu stiprini imunitāti un priecē mūs to arī turpmāk. Liels paldies! Paldies, dārgie skatītāji, ka bijāt kopā ar mani un Normundu. Tiekamies jau pēc nedēļas un turpiniet sekot mums līdzi mūsu platformās Spotify un YouTube.